begini rumah luar biasa. Шел шляпа сладкого льняного парсиакова. Пожужу дух свою дуни, земзина гулит мani melna sāpē. Viss bija mīļas, jo man patika viņas balss. Tas bija kaut kas neatkārtojams. Jā. Es ar viņu pirmoreiz tikos Liepājā, kad viņai Liepājā bija koncerts, un es mācījos, un viņa apdivi ar Viktoru dziedāja. Ļoti simpātiska, starp citu dziedātāja, un arī simpātiska sieviete. Pagājušā gadsimta 70. gados jelgavniece Nora Bumbiere kļuva par Latvijas populārāko dziedātāju. Lai gan jau 18 gadus viņu uz notiekošo noraugās no mākoņa maliņas, daudziem viņas dziesmas joprojām ir ļoti mīļas. Augama bez zvaigznēm kārī, dzīvoja tā labam pārī, arī sev. Skaties ceļiniem, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un vāsas lapas kaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas celtenās un lapas tumši sārtās. Simboliskā rudens lapa, simboliskā rudens ogle un liesmiņa, kas strauji tiecās debesīs. Tāda bija Nora. Nora, kurai nebija nekādi valstiskie nopelni. Viņai bija tas un pats galvenais, kas var būt tautas mīlestība. Tautas mīlestība pirms 2 gadiem arī lika sasproties Noras māsai, viņas ilgadējiem partnerim Viktoram Lapčenukam un citiem tautā iemīļotiem dziedātājiem, lai meklētu risinājumu piemiņas zīmes izveidēja Noras Bumbieres dzimtajā pilsētā Jelgavā. Bija tāda doma, kad Jelgava ir pelnījusi tādu pieminekli, jo Nora ir jelgavniece, un tad 2 gadu laikā mums tapa lūk šis skaistais piemineklis. No sākuma gan mums bija visādas grūtības, jo nezinājām, ko un kā. Tad mēs ar koncertiem pelnījām naudiņu un cilvēki ar zvaniem drusiņi palīdzēja. Katrā ziņā, tā kā Mārija teica, paldies visiem tiem, kas palīdzēja, vai ne? Gan ar labu vārdu, gan ar naudiņu, gan ar ieteikumiem visādiem. Un, protams, es Žoržam Šikstam, tāpat kā Mārija pateica, ziniet, es arī meklēju sponsors, man neveicās kaut kā ar tiem sponsoriem. Bet, Žoržam noveicās, un paldies tiešām Žoržam, viņš cepurnos, viņš diezgan krietnu naudiņu dabūja, un tas palīdzēja ātrāk tapt šim piemineklim. Savu artavu 6 metrus augstās piemiņas zīmes tapšanā ieguldījusi arī pašvaldība. Kompozīcijā, kur veidojas tēlnieks Kārlis Īle, atainots sižeti no 2 tautā visiemīļotākajām dziesmām. Skulptūras pamatnē ir stilizēts ugunskurs, no kura pacēst līgans virpulis, kas aizrāvis līdz dzeltenas lapas. Uz vienas no tām iegravēts dziedātājs portrets un uzraksts "Sadedz savu balsi meklējot". Sadedz savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi tu. Sandra Ledāna, Andris Pāns, TV Spektrs.